laimīgā kārtā, varbūt netik laimīgā, man beidzot nobruka viena no lietām, kura ir īstenībā ļoti izplatīta, bet tikpat ļoti tracinoša. Laptopam nokrita taustiņš. Un problēma būtībā ir vienkārša. Taustiņa slēdzim, kur ir plasmasas, ar laiku un lielo lietošanu mēdz neizturēt ļoti delikātie mazie stiprinājumi. Kā jau teicu, šī ir diezgan izplatīta parādība, un tad tev bieži vien rokās paliek tikai pats keycaps, un tādos brīžos parasti tev ir tikai divi scenāriji, ko darīt. Ja tev vēl ir laptops ar garantiju, tad viss ir vienkārši. Dodies pie tirgotāja, piesaki garantijas remontu. Lielākoties tev par šādām lietām nevajadzētu satraukties par kaut kādām papildus izmaksām, jo tā īsti nav lietotāja vaina. Bet, ja gadās, ka tomēr mēģina kaut ko piešūt, būtu jāstrīdās. Otra situācija, kā man, ir potenciāli gatavot maciņu, lai piķotu. Bet tas taču ir tikai taustiņš, vai ne? Nekam dārgam taču tur nevajadzētu būt, vai ne? To es centos noskaidrot, un cik ļoti es biju pārsteigts par atklājumiem. Pirmais ceļš, kuru es izvēlējos, bija vērsties pie ierīces autorizētā servisa. Latvijā manā gadījumā konkrētā laptopa autorizētais servis ir TSC servis. Redzēju, ka, piemēram, LMT mājaslapā, kur šādi tiek tirgoti, ir norāde arī uz šo servisu. Paša servisa mājaslapā arī ir minēts, ka viņi ir autorizētais servis. Viss kārtībā, vai ne? Tātad, teorētiski visam būtu jābūt viegli un vienkārši. Protams, ka es apzinos, ka manā gadījumā būtu jāmaksā, jo ierīcē jau garantija ir iztecējusi, bet problēmu vajag risināt. Īpaši vēl, ja neesi lietpratējs un vajag ātri un ērti, izņemot, ka nekas komunikācijā ar TSC nebija ne ātri, ne ērti. Veids komunikāciju caur diviem kanāliem, patiešo e-pasts viņiem, kā arī pieteikums caur viņu pieteikuma formu TSC mājaslapā. Vienā gadījumā bija gandrīz pilnīgi ignorēšana, kur vienā brīdī man jau likās, ka es totāli esmu nogaustots, un otrā atbildēja teju nedēļu vēlāk, tad atkal sapludināja abas sarunas kopā, un bija diezgan liels hausiņš. Kāpēc veicu divus pieteikumus? Tāpēc, ka pirmais tiešām ilgi neatbildēja, un es gribēju ātri atrasināt šo jautājumu. Maksimums nedēļas laikā. Lai mazāk čakrētos ar lieku un papildus komunikāciju, es ieteiktu maksimāli detalizēt un precīzi vienmēr aprakstīt, kas ir par problēmu, ko es arī centos izdarīt. Nosaucu produktu, produkta kodu, situāciju, kas noticis un ko es vēlētos darīt, lai iegūtu kaut kādu aptuvenu izmaksu secinājumu. Viss pasākums aizņēma teju apmēram 3 nedēļas komunikācijas, un tad vēl tur visa viņa miksējās savā starpā. Beigās tomēr saņēmu atbildi, ka ražotājs paredz tikai visas klaviatūras maiņu. Visas. Un ka vēlreiz ir jāizsūta datora sērijas numurs, nevis produkta kods, bet sērijas numurs. Ok, es varu iedomāties, ka šo informāciju vajag, lai pārliecinātos, ka dators nav zakts kaut kādā veidā blacklistots kaut kur vai kaut kas tam līdzīgi. Tas būtu tās manas pirmās domas. Un pēc tam sako bomba. 221 eiro. What? Kādā sakarā? Ražotāja produkts acīm redzot ir veidots tā, lai būtu iespēja nomainīt arī individuālus taustiņus teju visur klaviatūrā, nemainot to pilnībā un attiecīgi nesadārdzinot lieki pasākumu. Un ja tev jau ir lietots dators, tad maksāt tādas summas nozīmē, principā pat es teiktu, sākt izskatīt vai domāt par to, vai tik nav prātīgāk nopirkt citu lietotu vai vispār jaunu kaut kādu lētāka gala datoru. Bet šī brīdī es labprāt arī uzzinātu no otras puses, vai tas, par ko es te vispār cepos, ir pamatoti un kā ir patiesībā. Beidz cepties, ej malā. Ir divi veidi servisi. Ir pašdarbnieki, kuri tev paņems, saremontēs, pasūtīs tev no eBay vai AliExpress kaut kādas detaļas, pārlodēs, pārliks un paprasīs tev nelielu samaksu par viņu darbu. Un ir autorizētie servisi. Autorizētie servisi, lai nepazaudētu savu statusu, ir spiesti darīt tā, kā ir viņu manuāli. Un tas nozīmē šajā gadījumā mainīt klaviatūru. Televizoru gadījumā, pat ja ir izdedzis viens fona apgaismojuma leds, viņi maina visu ekrānu, lai arī ekrāns patiesībā nebija pie vainas. Ko gribēju teikt? Vistrākākais piemērs šajā ir Apple. Viņi ļauj remontēt savus telefonus, bet tikai tās detaļas, kur viņi ļauj, un tikai tā, kā viņi ļauj. Bieži vien, nomainot vienu mazāko detaļu, ir jāmaina pusi no telefona. Un, lai nepazaudētu autorizētā servisa statusu, tu esi spiests sekot viņu noteikumiem. Tātad, principā, sanāk tā, ka šī situācijā viņi pat nevarēja man piedāvāt vienu taustiņa nomaiņu. Viņi nedrīkstēja to darīt, un bieži vien ir tā, ka datorā vai kādā ierīcē ir reāli jāpārlodē viens rezistors vai kondensators, un viņi to redz, bet viņi rokas ir sasiets, viņi tur neko nevar izdarīt. Un tāpēc ir jāmeklē kreisie servisi, viņi atkal nevar dot garantiju par savu remontu, viņi pārlodēs rezistoru, viņš pēc mēneša izdegs, un viņi
plātīs rokas. Nu, ko tad mēs pamēģināsim otro variantu, un es tūlīt ievedīšu, tad, kas ir otrais variants, ko tad mēs ar šo laptopu darīsim. Otrais ceļš bija pašam meklēt, vai var nomainīt un kur atrast detaļas. Meklēju palīdzību vienā no latviešu mīļākajiem tirgus plačiem AliExpress. Te gan ir jāpaturprātā, ka galvenais, kas jānoskaidro, kam tu meklē detaļu. Taustiņu gadījumā, jo precīzāks būs ar modeļa sēriju, jo labāk. Tomēr nomierināšu sakot, ka klaviatūras ir, kā lai saka, vairāk vai mazāk standartizētas to variācijās, un tās nav tik daudz, cik tev varētu īstenībā šķist. Attiecīgi, atrast vajadzīgo, nav nemaz tik grūti. Mana pieredze bija lieliska. Ne tikai es sakomunicēju un visu noskaidroju apmēram vienas dienas laikā, bet arī samaksāju par visu kopā apmēram 20 reižu lētāk nekā man to piedāvāja TSC. Tirgotājs papildus vēl prasīja foto ar taustiņu un apstiprinot, ka tāds ir, viss tika ātri nokārtos, lai varētu jau apmēram mēnesi gaidīt savu preci no Ķīnas. Teorētiski, manā prātā visam šim pasākumam, jeb nomaiņai, būtu jāaizņem 5 minūtes. Un tev teorētiski ir kaut kāda pieredze labot lietas un pagaidām arī salabot dienas beigās, vai ne? Jā, es ceru, ka šoreiz nebūs pirmā reize, kad es nofēloju. Ok, tātad mēs mēģināsim nomainīt šo vienu taustiņu. Es mēģināšu arī filmēt tā kā no augšas, lai var redzēt, ko arī Elvis pats fiziski darīs. Un tad jau dienas beigās redzēsim, vai tas būs a few minutes later, vai tas būs, nākamā diena, un mums viss šis eksperiments būs drausmīgi izgāzies, un beigu secinājums būs, ka jānesien uz servisu. To mēs visu tūlīt redzēsim tā. Pārkārtosimies un sākam. Jā. Šiem Caesar taustiņiem izņemšanas skaits ir limitēts, un dažreiz šis limits ir 1. Es ceru, ka šis nav tas gadījums. Kā man nepatīk šis te punkts, kad ir jālauž. Bet neko darīt. Un te galvenais arī neapskrāpēt maliņas. Tas nepatīk. Namejs! Viena mala ir. Un mēs jau pārlauzām. Bet šis ir maiņas pasākums, līdz ar to par veco mēs baigi neuztraucamies. Galvenais, lai šīs ķepiņas nolas. Izskatās, ka ir vietā. Un tagad liekam virsū jaunu. Un te sanāk ir jāskatās pareizā pusīte, Jā. augšai, apakšai. Ir iespēja, ka tev jau viņš bija pārlauzts. Tas varēja būt arī iemesls, kāpēc tev nestrādāja. Tā, ir iekšā. Apakšiņa pirmā, jāsagaida klikšķie. Jā. Tā, šis neturās. Šie iespējams ir vecā podziņa. Tātad apakšu pirmo idejiskie un klikšķi. Tadā! Jā, var redzēt, ka šī ir nopirkt jauni. Atšķirās nedaudz tons. Tā, Elvis, kopš mēs sākām ierakstu, ir pagājušas 2 minūtes 29 sekundes. Kurš tu redzēji, protams, pātrinājumā. Gala rezultāts ir tāds, ka pirmkārt tehniski strādā, otrkārt var redzēt, ka jaunais taustiņš, kurš derēja tikai uz jaunā nopirktā šī tā X-Scissor paša switcha, ir tas, kas derēja. Es mēģināju arī uzlikt, kuras pazaudēju, droši jau izmetu miskastē veco taustiņu, tas vairs negāja iekšā, tāpēc, ka taustiņam ar switchu ir jālīmējās kopā, bet, tā kā šis ir mājas variants, tā kā šis ir ierīcei, kurai jau ir beidzies garantijas remonts, tad es teiktu, ka TSC centri 221 eiro pret manu, 1 eiro par taustiņu, 9 eiro par shippingu no Aļika, plus 2 minūtes darba, totāli ir tā vērts, ja tu pats uz sevi uzņemies šos riskus. Visādi citādi, ja tu, kā saka, rausties kaut kādā mērā un negrib pats to darīt, visdrīzākais, ka jā, velc vien maciņu ārā, piķo naudiņu, jo, kā arī Elvis pats teica, tad servisiem ir noteikti likumi vai prasības no konkrētā ražotāja, kas ir jāizpilda un kādā veidā ir jālabo ierīces, lai viņi nepazaudētu savu licenci. Un te ir tas, kā saka, clash sabiedrībā, ka tu vai es, kurš grib pa lēto salabot pret uzņēmumu, kurš gribētu
turpināt ar savām licencēm, ka katram ir savas prasības, katram ir savs skatījums uz to, cik kas maksās un kas ir jādara, un gala beigās tev pašam ir jāņem vien un jāizdomā, kuru ceļu tu iesi. Ar to arī tad šajā video viss. Es saku tev paldies, ka tu to noskatījies, un mēs ar tevi... Es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.